Bumbas, krāsas, spēles, lelles, mašīnas un vietas, tutas lietas. Sveiks! Mani sauc Tuta, un šis ir mans draugs Feneks, kas atlidojas ciemos no Āfrikas. Kur mēs esam? Purvā. Feneks nekad nav bijis purvā, jo viņš dzīvo tuksnesī. Tur ir tikai smiltis un kaktusi. Tu esi kādreiz bijis purvā. Nāc, es tev visu parādīšu. Re? Man kājās ir purva kurpes. Uz purva ir jāvelk īpašas kurpes, jo te ir slapšs. Un ja paliek slapjas kājas, tad jāiet mājās. Mēs ar Feneku negribam iet mājās. Redzi, Fenek, cik maza priedīte. Purvā ir ļoti slapšs, un tāpēc koki neaug gari. Re, kur maziņš bērziņš ir. Paskaties, kāds sūnu paklājiņš apakšā. Un sūnas ir vairākās krāsās, redzi, sarkana, zaļa. Noteikti jābūt arī kādai sēnītai un odziņai kaut ko. Re, Fenek! Redz, kur ir tās sarkanās odziņas, par kurām es tev stāstīju. Kā tās sauc? Dzērvenes. Kad tās ieliek mutē un saspiež, tās paukšķi. Gribi dzirdēt? Dzirdēji? Skāps paukšķis. Tagad klausies, cik paukšķus tu dzirdēsi. Nu, cik paukšķu man bija? 3. Tu esi kādreiz taisījis dzērveņu paukšķi? Tas ir ļoti vienkārši. Es tev iemācīšu. Tu atrodi dzērveni, ieliec starp zobiem un saspiedi. Redz, cik vienkārši. Un tas arī ir ļoti veselīgi. Veselīgais paukšķis. Kas tas bija? Tu paukšķināji. Kurš tad paukšķināja? Kas tas bija? Lapsā! Tu arī esi te un taisīt dzērveņu paukšķi? Naču! Ja jau es protu paukšķināt, Feneks prot paukšķināt un Lapsa prot paukšķināt, un tu iemācīsies paukšķināt, tad jau mēs varēsim rīkot paukšķināšanas sacensības, vai ne? Labi, trenējies paukšķināšanā. Atā! La 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 la. Tutas lietas!